Vai tu esi ievērojusi, ka tev vairs nav draudzeņu, kas grib dzirdēt tavas problēmas? Vai tu esi ievērojusi, ka tev apkārt ar vienu paliek mazāk cilvēku, kam tu vari izteikt un izskratīt savu sāpi? Vai gadījumā nav tā, ka tava sāpe ir nemainīga ilgus gadus? Katru gadu tev ir viens un tās pašas problēmas, katrās attiecībās tev ir viens un tās pašas problēmas. Un finālā tu ej tādā kā pa riņķi vien, un to vairs nav kas klausās. Tu redzi, paskaties vienu draudzeni, tā tur mācās, interesējās par jogām, par kaut kādām vingrošanām un tam līdzīgi visādām praksēm. Otra draudzene ir aizgājusi pavisam citu ceļu, trešā ļoti reti, kad ceļ klausuli, negrib ar tevi runāt. Vai tu neesi ievērojusi, ka tu jau esi apnikusi ar vienām un tām savām sāpēm, tiem visiem pārējiem, kas tev bija apkārt? Un viņi pa vienam pazūd, un nav vairs, kas klausās tevi. Vai tu negribi kaut ko ar to sākt darīt? Tu redzi, ka citi iet uz priekšu, tu redzi, ka ir šī attīstība, ka ir šī kustība cilvēkam, viņš nesēž tajos savos ierakumos un nevaino visus citus uz riņķi, ka visi citi ir vainīgi. Viņi sāk saprast, ka te kaut kur vaina ir iekšā manī, un tie cilvēki sāk strādāt ar sevi, un tur notiek šīs izmaiņas. Vai arī tu gadījumā negribi paskatīties, kāpēc tev ir viens un tās pašas problēmas, kāpēc tev piesaistās vieni un tie paši partneri, kāpēc tu visu laiku sūdzies par vienu un to pašu? Ja tev tas ir apnicis, un tu esi palikusi viena ar visām savām bēdām, padomā par to un piesakies uz konsultāciju. Es tev parādīšu, kas tev tur iekšā darās un kas tev traucē, un kāpēc tu neredzi, ka viss ir tevī. Lai tev forša diena!